Un lasījums no Mateja evaņģēlija. Jēzus bija piedzimis Bētlemē, ķēniņš Hērods, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca un jautāja, kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš. Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un nācām viņu pielūgt. Ķēniņš Hērods izbijās, saaicināja visus augstos priesterus un raksta mācītājus un prasīja, kur Jēzum būs piedzimt. Tie viņam sacīja: Bētlemē, Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis. Tu, Bētleme, neesi tā mazākā, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs Izraēla tautu. Tad Hērods slepeni aicināja gudros un jautāja par zvaigznes laiku. Un sūtīja uz Bētlemi un sacīja: ejiet un uzziniet par to bērnu. Kad atradīsiet, tad pasakiet man, es arī iešu un viņu pielūgšu. Tie aizgāja, un redzi, zvaigzne tiem gāja pa priekšu un nostājās pār namu, kur bija bērns. Un tie priecājās ar varenu lielu prieku. Namā tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, nometās ceļos un pielūdza. Un tad atvēra somas un deva dāvanas – zeltu, vīrāku un mirres. Pie Hēroda viņi neatgriezās, bet aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Nāc, Kungs, pie katra no mums un palīdzi, ka mēs ieraugam tavas patiesības zvaigzni, lai tā rāda mums ceļu, jo tava patiesība ir mūžīga. Āmen. Šo tekstu lasot, var redzēt, ka tas ir vēsturisks, konkrēts, bet runā arī līdzībās, tēlaini. Tas ir darīts tādēļ, lai šis notikums ar laiku nezaudētu savu spožumu, savu nozīmi. Jo šī ir atklāsme, kas parāda Dieva klātbūtni pasaules radīšanā un visā tālākajā uzturēšanā. Jesaja dzīvoja 700 gadus pirms Kristus. Tajā laikā Asīrija sāka iekarot lielas teritorijas, līdz pat Eģiptei, visus austrumus. Un okupēto valstu iedzīvotāji un valdnieki gribēja pretoties asīriešu pārspēkam, bet Jesaja sludināja, ka tas ir veltīgi, ka visas lietas stāv Dieva rokās un ka nāks laiks, un pateicoties Dieva paša klātbūtnei, būs brīvība. Tāpēc ir jāpaliek uzticīgiem Dieva apsolījumiem. Mēs pēc savas dzīves jau zinām, ka cilvēkam grūti ir tā mierīgi gaidīt, ka piepildīsies Dieva prāts. Visa vēsture ir viens karu uzskaitījums. Cilvēki nekad nav mierā ar to,
kas ir Dieva iekārtots, vienmēr grib kaut ko sev labāku vai lielāku vietu, nekā Dievs ir devis. Un tādēļ mēs, ticīgie, esam Dieva tauta, Dieva bērni, kas ļaujas Dieva vadībai. Jo Dievs ir tas kalns, kā mēs dzirdējām, pie kura ies visas tautas, un viņa mācība izies no vienas vietas, no Jeruzālemes. Reizēm cilvēki domā, kādēļ Dieva dēlam bija jānāk pie tādas mazas tautiņas, kāpēc nenāca pie kādas lielas tautas? Atbilde vienkārša. Šī tauta bija paša Dieva izredzēta, jo tā dzīvoja ticībā uz Dieva prātu. Ticīgas dzīves pārvērtības ir īsta liecība Dieva darbam pie katra cilvēka personīgi. Mēs arī savā dzīvē esam piedzīvojuši, kad kaut ko Dievs mums izmaina. Un tad ir liekas jautājums, kāpēc Dievs to tā ir darījis. Tad mēs ieraugam galveno, ka Dievs dara visu žēlastībā un mīlestībā pret katru no mums. Bet to var redzēt tikai pēc tam, skatoties atpakaļ. Tajā brīdī, kad Dievs tev kaut ko dara, tad to grūti ir redzēt, to viņa mīlestību. Jēzus Kristus nākšana pasaulē ir tā gaisma, kas šeit nosaukta ir par zvaigzni. Un šī zvaigzne ir pār mazo bērnu, un mēs to varam saprast kā Dieva tēva klātbūtne, kā viņa roku, kas rāda ne tikai virzienu un ceļu, kur ir jāiet, bet ka tas ir arī Dieva prāts, ka visi šie cilvēki piedalās viņa plāna ceļa īstenošanā. Dieva gaismai, kā zvaigznei, ir tādas pat kā saules īpašības, jo zvaigzne ir saule, un mēs saulei nevaram ne tuvoties, un pat ne paskatīties uz to nevaram. Un tādēļ šī Kristus piedzimšana kā cilvēka miesā rāda, ka mēs uz Jēzu varam paskatīties ar savām cilvēku acīm, nevis tā kā uz sauli, ka nevar pat uzlūkot viņu. Jēzu Kristu mēs varam uzlūkot, varam mācīties no viņa, varam sekot un pildīt visu, ko viņš mums ir devis un teicis. Bet ir tā, ka šī te cilvēku un Dieva tuvība daudziem arī šodien ir noslēpums. Jo tagad arī Ziemassvētku laikā mēs ik pa brīžam kaut kur varam izlasīt, ka ticīgie Ziemassvētkos iet uz baznīcu. Šodien vakarā un rītā būs Krievu pareizticīgie Ziemassvētki, un atkal tik daudzi cilvēki ies uz baznīcu, bet citi teiks, tie jau tikai ticīgie, kas iet uz baznīcu. Patiešām Kristus nopelnu mēs varam saņemt tikai un vienīgi ticībā. Arī šeit grēku piedošanu, kad es jums uzlieku rokas vai vēlāk svēto vakarēdienu, jūs saņemat nevis to roku pieskārienu, nevis vīnu vai maizi, bet saņemat pašu Kristus klātbūtni.
un to saņem ticībā. Tas tiek dots visiem bez izņēmuma, bet tikai tiem, kas tic Kristus evaņģēlijam. Tie to saņem patiesībā. Un tad mēs esam viena miesa un vienas miesas dalībnieki. Tad tā vairs nav saule, kas spīd pār visiem, bet jau pavisam konkrēti un personīgi Kristus ir pie katra cilvēka klāt. Tā zvaigznes dienā mēs sakam, ka patiešām zvaigzne spīd pār visiem. Un katrs to var uzlūkot. Bagātnieks no sava nama balkona, ubaks pie stacijas, cietumnieks cauri restēm skatās uz šo zvaigzni. Un katrs no viņiem, un arī mēs katrs, domājam savu domu, skatīdamies uz šo zvaigzni. Bet avots visiem ir viens kopējs. Tā tālā gaisma, kas aizsniedz katru. Un tieši tāpat darbojas evaņģēlijs, Kristus evaņģēlijs. Viņš dod iespēju katram no mums tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Un to mēs novēlam sev šajos svētkos un arī saviem tuviniekiem, lai viņi nāktu Kristus zvaigznes tā kā saules staros un saņemtu šo dzīvinošo, stiprinošo spēku no viņa. Āmen!